2024. gada jūnijā Valmiera uz brīdi kļuva par galda hokeja galvaspilsētu. Jāņa Daliņa stadiona vieglatlētikas manēžā tika uzņemti gandrīz 200 Eiropas čempionāta dalībnieki no 14 valstīm, kuri 3 dienu garumā sacentās par godalgām 10 dažādās kategorijās, gan individuāli, gan komandu sacensībās. Dažādās kategorijās spēlēja bērni, juniori, dāmas, veterāni un superveterāni, bet valsts izlašu meistarīgākie spēlētāji piedalījās Open jeb atklātās klases sacensībās. Latvijas izlasi pārstāvēja rekordskaits dalībnieku – 47 spēlētāji. Turnīra pirmajā dienā notika svinīgā atklāšana un tika aizvadītas individuālās un komandu sacensības junioru, veterānu un dāmu kategorijās. Komandu izspēles princips paredzēja, ka spēle notiek vienlaicīgi pie 3 galdiem, spēlējot 3-3 un pretiniekiem mainoties. Junioru komandu kategorijā piedalījās 4 komandas, kas savā starpā izspēlēja viena apļa turnīru. Pusfinālos spēkojās apakšgrupas 1. un 4. vietas ieguvējas Latvija un Čehija, kā arī 2. un 3. vietas ieguvējas Ukraina un Zviedrija. Abos pusfinālos uzvarēja šo pāru favorīti, un Latvija pret Ukrainu spēlēja finālā. Abas komandas finālā tikās arī bērnu pasaules čempionātā Norvēģijā, un toreiz uzvarēja Latvija. Šogad pēc pirmās spēļu kārtas rezultāts bija 1-0 Latvijas labā. Saņēmuši norādījums no komandas mentora Rainera Kalniņa, Latvijas juniori sāka spēļu 2. kārtu. Tajā pie pirmā galda tikās abu komandu kapteiņi – Ukrainas Jevgenijs Matancevs un latvietis Regnārs Vazvoliņš. Abi bija pretinieki arī pasaules čempionātā, kad spēlēja junioru komandu finālā. Toreiz pēc 3 spēļu kārtām bija neizšķirts, un čempionu titulu izšķīra kapteiņu maču, kurā uzvaru izdevās gūt Vazvoliņam. Taču šoreiz Eiropas čempionātā pēc spēļu 2. kārtas Ukrainai izdevās izlīdzināt rezultātu 2-2. Ja arī 3. kārta beigtos neizšķirti, uzvarētāji noteiktu kapteiņu maču, līdzīgi kā tas notika iepriekš pasaules čempionātā Norvēģijā. 3. kārtas spēles beigās bija acīmredzams, ka čempionu titulu var izšķirt vienīgi vārti, un 3 sekundes līdz spēles beigām tos guva Latvijas pārstāvis Edgars Naglis, izpildot savu kroņa metienu tālajā stūrī. Fantastika! Latvijas juniori Eiropas čempioni. 2. vietā Ukrainas komanda, bet 3. vietā Zviedri, kuri mazajā finālā apspēlēja čehus. Latvijas junioru izlases sastāvā spēlēja Regnārs Vazvoliņš, Edgars Naglis, Jēkabs Reķis, Krista Annija Laksdiņa un Toms Baumanis. Arī sieviešu komandu konkurencē šogad startēja 4 komandas, kuras izspēlēja viena apļa turnīru. Pusfinālos Latvija uzvarēja Zviedriju, bet Igaunijas meitenes pieveica ukrainietes. Latvija ar Igauniju tikās finālā. Sanāca kurioza situācija, jo igaunietes vienas sportistes trūkuma dēļ spēlēja tikai 2. Līdz ar to Latvijas izlasēji pirms finālsērijas tika dots ievērojams handikaps. Katru spēļu kārtu mūsējās sāka esot priekšā ar 1-0. Lai kļūtu par Eiropas čempionēm, Latvijai bija nepieciešams uzvarēt vismaz 2 no 6 spēlēm. Ekrānā redzam, ka ventspilniece Elēna Rācenāja spēlē ar igaunieti Mariju Savēļjevu, kurai dāmu individuālajā kategorijā ir gan Eiropas, gan pasaules čempiones tituli. Elēna spēlē pārliecinoši, un Latvijas izlase jau pēc pirmajām 2 kārtām nodrošina uzvaru ar rezultātu 4-2. Latvijai zelts, Igaunijai sudrabs, Ukrainai bronza.
Mūsu komandas sastāvā spēlēja un par Eiropas čempioniem kļuva Krista Annija Laksdiņa, Elēna Rācenāja, Laima Kamzola, Katrīna Ļihačova un Margarita Ābele. Veterānu turnīrā var piedalīties sportisti vecumā virs 40 gadiem. Valmierā sacensībās piedalījās 6 valstu veterānu komandas. Finālā tikās Zviedrijas un Čehijas sportisti. Favorīti bija zviedru spēlētāji. Šīs komandas sastāvā bija 2 ļoti spēcīgi spēlētāji – Peters Ostlunds un Hans Ostermans. Abiem ir pasaules čempionu tituls veterānu individuālajā kategorijā, bet Hansam arī 3 pasaules čempiona tituli pašā prestižākajā Open kategorijā. Jāpiebilst, ka Hans Ostermans pagaidām ir vienīgais 3-kārtējais pasaules čempions. Bet arī Čehiem ir savs veterānu kategorijas čempions – Pāvels Plešaks, kurš vairākas reizes ir kāpis uz goda pjedestāliem pasaules un Eiropas čempionātos. Kā komanda Čehija par Eiropas veterānu čempioni kļuvusi vienreiz, bet Zviedrijai ir 3 šādi tituli. Finālā Čehi spēja izrādīt ļoti sīvu konkurenci dominējošai Zviedrijas izlasei, kas tikai sērijas beigās apliecināja savu favorītu statusu, uzvarot ar 5-3. Zviedrijas veterānu komanda, kuras sastāvā spēlēja Hans Ostermans, Peters Ostlunds, Hermans Stīns, Gustavs Hermansons un Ričards Pedersens, izcīnīja 4. Eiropas zeltu komandas vēsturē. Čehiem sudrabs, bet mājniecei Latvijas komandai bronzas medaļas. Spēlē par 3. vietu mūsu sportistiem izdevās gūt virsroku pār ukraiņiem jau 2 kārtās ar rezultātu sērijā 5-1. Latvijas izlases sastāvā spēlēja Sandis Krasts, Aleksandrs Žernovojs, Sergejs Mihējevs, Sandis Kalniņš un Salvis Skarainis. Junioru U18 klasē par Eiropas godalgām sacentās 27 dalībnieki. Līdz finālam tika 2 Ukrainas pārstāvji – brāļi Jevgenijs un Arķoms Matancevi. Izteikti šī pāra favorīts bija vecākais brālis Jevgenijs, kuram ir pērnā gada pasaules čempiona tituli gan junioru, gan arī Open klasē. Eiropas čempionāta laikā viņš bija pasaules reitinga līderis, bet viņa brālim bija tikai 39. pozīcija. Atšķirība pasaules reitingā solīja salīdzinoši vieglu uzvaru Jevgenijam, taču jāņem vērā, ka abi brāļi viens otra spēles stilu ļoti labi pārzina, un spēļu sērija līdz 4 uzvarām izvērtās negaidīti sīva. Ar 4-3 uzvarēja Arķoms Matancevs, bet Jevgenijs palika 2. Ar dubultu uzvaru Eiropas čempionāta junioru kategorijā varēja apsveikt Ukrainu. Taču bronza tika mājniekam no Valmieras, Regnāram Vazoliņam, kurš mazajā finālā ar 3-1 bija pārāks par vēl vienu latvieti rīdzinieku Edgaru Nagli. Regnārs Vazoliņš ir Valmieras jaunatnes centra Vinda galda hokejists, kurš ir 2-kārtējs Latvijas junioru čempions. Savukārt Eiropas junioru bronza ir augstākais Regnāra sasniegums starptautiskajos turnīros individuālajās sacensībās. Sieviešu individuālajās sacensībās sacentās 13 dalībnieces. Līdz finālam bija tikušas Latvijas pārstāve Ventspilniece Elēna Rācenāja un Ukrainas sportiste Hanna Ivancova. Par pāra favorīti varēja uzskatīt Ivancovu, jo viņai pasaules reitingā bija 64. pozīcija, savukārt Elēnai Rācenājai 165. vieta. Jāpiebilst, ka Hanna ir arī 2022. gada Eiropas čempiona sieviešu kategorijā, savukārt viņas pretiniecei individuālo Eiropas godalgu tobrīd vēl nebija. Spēle notika līdz 4 uzvarām. Katrs mačs noritēja punkts punktā. Abas dāmas demonstrēja skaistas kombinācijas un precīzu tālmetienu izpildi.
Vadībā izvirzījās Hanna, bet arī Elēna negrasījās padoties. Brīžiem sāncensēm uzsmaidīja arī veiksme. Cīņa bija ļoti spraiga, un pirmās 5 spēles beidzās ar minimālu rezultātu starpību, bet vienreiz uzvarētāji nācās noskaidrot pat papildu laikā. Tomēr sērijā savu favorītes statusu apliecināja Ivancova un ar 4-2 pārspēja Rācenāju, iegūstot 2. Eiropas čempionas titulu sievietēm pēc kārtas. Elēnai Rācenājai no Latvijas godpilnā 2. vieta, kas ir viņas augstākais sasniegums Eiropas čempionātos dāmu konkurencē. Pirmajā astotniekā iekļuva vēl 3 Latvijas sportistes – Laima Kamzola, Margarita Ābele un Katrīna Ļihačova. Mazajā finālā par Eiropas bronzu igauniete Dārja Hrustaļova pārliecinoši ar 3-0 pārspēja savu komandas biedri Mariju Savēļevu. Veterānu kategorijā piedalījās 39 dalībnieki. Pēc apakšgrupu turnīra un pirmajām play-off kārtām finālā iekļuva veterānu rangu 2. numurs zviedrs Peters Ostlunds un soms Tomi Uimonens, kurš pasaules reitingā bija krietni zemāk, 67. vietā. Zviedram Ostlundam atšķirībā no sava pretinieka viens pasaules čempiona tituls veterānu individuālajā kategorijā jau bija, un bija palicis vairs tikai viens solis līdz triumfam Eiropas čempionātā. Finālsērija notika līdz 4 uzvarām, un tajā pārāks bija tieši Ostlunds, kurš uzvarēja visās 4 spēlēs, kļūstot par Eiropas čempionu veterānu klasē. Sudrabs somam Tomi Uimonenam, bet bronzas medaļa Ukrainas pārstāvim Mihailo Spivakovskim, kurš sērijā līdz 3 uzvarām ar 3-0 pārspēja čehu Martinu Ženišeku. Starp Latvijas pārstāvjiem labākais sniegums bija rīdziniekam Sergejam Mihējevam, kurš ieguva 10. vietu. Bērnu U13 klasē piedalījās 21 dalībnieks. Tiekot cauri turnīru pirmajām fāzēm, līdz finālam nonāca 2 galvenie favorīti – Roberts Verbičs no Burtniekiem un Rainers Nēja no Inčukalna. Lai gan pasaules reitingā nedaudz augstāks bija Roberts, toties Raineram bija lielāka pasaules un Eiropas čempionātu pieredze. 2022. gadā Eiropas čempionātā viņš ieguva 2. vietu, bet bērnu pasaules čempionātā Norvēģijā izcīnīja zeltu. Sportisti demonstrēja lielisku skatāmu hokeju ar daudz un dažādām kombinācijām. Pirmo spēli ar 5-3 uzvarēja Rainers, bet izskatījās, ka Roberts par to ļoti nepārdzīvo. Viņš tāpat bija nosvērts un pārliecināts. Saņēmis norādījumus no saviem komandas biedriem un trenera, viņš spēja mainīt sērijas gaitu. Nākamajās spēlēs Roberts augstasinīgi prata realizēt savu spēcīgāko ieroci – izgājienus ar centra uzbrucēju. Visas spēles bija ļoti rezultatīvas. Sērijā ar 3-1 uzvarēja Roberts Verbičs un kļuva par Eiropas čempionu. Sudrabs Raineram Nejam, bet bronza Gustavam Nilsonam no Zviedrijas, kurš cīņā par 3. vietu pārspēja Ukraini Oleksandru Pilipenko.
Veterānu O55 jeb superveterānu klasē piedalījās 16 dalībnieki. Finālā sacentās čeks Vaclavs Pikls un igaunis Igors Savēļevs. Viņiem abiem jau bija pasaules čempiona tituls šajā kategorijā. Vaclavs bija uzvarējis 2021. gadā, bet Igors pirms gada Norvēģijā. Finālsērija superveterānu klasē notiek līdz 3 uzvarām. Pirmajās 2 spēlēs pārāks bija Igors Savēļevs ar 2-1 un 3-0. Vairs tikai viena uzvara šķīra viņu no Eiropas čempiona titula. Igors izvēlējās pasīvu aizsardzību, turot vārdsargu pa vidu un ar aizsargiem sedzot tuvos stūrus pret taisnajiem metieniem, un tas strādāja perfekti. Tomēr Vaclavam Piklam izdevās sērijas gaitu laust un nākamajās 2 spēlēs uzvarēt ar 3-0 un 3-1. Čempionu titula liktenis līdz ar to noskaidrojās pēdējā spēlē, kurā Igoram izdevās nosargāt vārtus neskārtus un realizēt savus momentus. Uzvarot ar 2-0, Igaunijas pārstāvis Igors Savēļevs kļuva par Eiropas čempionu superveterānu kategorijā. Čeham Vaclavam Piklam sudrabs, bet zviedram Trulam Mansonam bronza. Starp Latvijas pārstāvjiem labākais sniegums bija talsniekam Salvim Skarainim, kurš ieguva 5. vietu. Jāpiemina, ka pēc profesijas Savēļevs ir sporta žurnālists un bieži komentē klasisko ledus hokeju Igaunijas televīzijā, bet šoreiz nācās aizstāvēt savas valsts godu kā spēlētājam. Komandu sacensībās spēlē valsts izlašu spēcīgākie spēlētāji. Spēles notiek 5-5 un vienā komandu mačā ir 25 spēles. Šogad čempionātā startēja 8 komandas, bet līdz finālam tika abas galvenās favorītes – Ukraina un Latvija. Fināls izvērtās kā īsti amerikāņu kalniņi. Priekšā esot te vienai, te otrai komandai. Pēc pirmās kārtas latvieši nonāca iedzinējos 1-2. Interesanti, ka vienīgo uzvaru Latvijas labā šajā kārtā guva mājnieks Regnārs Vazoliņš, kurš ir jaunākais izlases dalībnieks, viņam ir 16 gadi. Viņš ar 3-0 uzvarēja pasaules čempionu Jevgeniju Matāncevu. Uzvarot otrajā kārtā ar 4-1, Ukrainas komanda turpināja iesākt ofensīvu un sērijā nostiprinājās vadībā 6-2. Pēc komandas sapulces latvieši paveica neticamo, uzvarot nākamajā kārtā ar 5-0 un finālsērijā izvirzoties vadībā 7-6. Šūpoles turpinājās, jeb latviešu terminoloģijā sakot, pēc zoles nāk krišana. Nākamo kārtu ukraiņi uzvar 4-1 un ir priekšā ar 10-8. Izšķirošajā kārtā viss bija kā uz naža asmens, bet Latvijas sportisti šoreiz bija pārāki ar rezultātu 3-1, nodrošinot neizšķirtu sērijā 11-11. Tas nozīmē, ka visu izšķīra kapteiņu spēle – Rainera Kalniņa un Oļeksija Korabeļu duelis. Ukrainis jau ar vienu no pirmajiem metieniem panāca 1-0. Mirkli vēlāk Ripa atkal nonāca Rainera vārtos. Latvijas izlases kapteinis cīnās līdz galam, atguva vienus vārtus un līdz pēdējai sekundei veidoja uzbrukumus. Tomēr Oļeksijs meistarīgi aizsargājās un neskatoties uz vietējo līdzjutēju skaļo atbalstu, Ripa ceļu viņa vārtos vēlreiz neatrod. –2-1 kapteiņu spēlē uzvar Ukraina un pirmo reizi savā vēsturē kļūst par Eiropas čempionu. Latvija samierinās ar sudrabu, bet bronza Zviedrijas komandai, kas spēlē par 3. vietu, pieveica Čehiju. Latvijas izlases sastāvā spēlēja Rainers Kalniņš, Rolands Riekstiņš, Kristaps Riekstiņš, Regnārs Vazoliņš, Edgars Caits, Sandis Kristaps Laksdiņš, Alvis Siliņš, Elvijs Siliņš, Rudolfs Kamzols un Valds Smagars.
Visprestižākā kategorija galda hokeja sacensībās ir Open, jo tajā piedalās gandrīz visi Eiropas spēcīgākie spēlētāji. Līdz pusfināliem bija tikuši 2 Latvijas un 2 Ukrainas pārstāvji. Pirmajā pusfinālā mūs sagaidīja lielisks saldais ēdiens. Pasaules čempions Jevgenijs Matancevs pret Eiropas čempionu Edgaru Caicu. Viņu savstarpējā spēle pirms gada Norvēģijā ceturtdaļfinālā ļoti spraigā un aizraujošā sērijā nākamais čempions Matancevs 7 spēlēs guva virsroku. Arī šoreiz viņš sāka ar iespaidīgu uzvaru 5-1. Otrā spēle bija vēl rezultatīvāka. Sportisti iepriecināja līdzjutējus ar 8 gūtajiem vārtiem pamatlaikā. Šīs spēles nervozā pagrinājumā Caicam izdevās realizēt skaistu izgājienu 1-1 un uzvarēt. Rīdzinieks sajūta hokeja garšu un bija pārāks arī nākamajās 2 spēlēs, kas beidzās ar rezultātiem 3-2 un 6-3. Līdz ar to viņš nonāca uzvaras attālumā no fināla. Bet Matancevs cīnījās līdz galam un 1 spēli atguva. Un tomēr šajā rezultatīvajā mačā kopumā virsroku guva Edgars, uzvarot 6. spēli ar 4-3 un sēriju kopumā ar 4-2. Tikmēr pie blakus galda ļoti sīvā cīņā Rainers Kalniņš vinēja Antonu Umanski ar 4-0 sērijā. Pienāca laiks Eiropas čempionāta galvenajam notikumam – lielajam finālam. Rainers Kalniņš ar Edgaru Caicu lielajos starptautiskajos turnīros savā starpā vēl nebija spēlējuši. Līdz ar to skatītāji varēja tikai minēt, uz kuru pusi šoreiz nosvērsies svaru kausi. Edgars ir pieredzējušāks. Savu pirmo pasaules kausa posma uzvaru izcīnījis jau tālajā 2004. gadā, kad bija tikai 15 gadus vecs. Rainers ir Latvijas uzlācošā galda hokeja zvaigzne un ir droši pieskaitāms pie galvenajiem favorītiem jebkurā turnīrā. Pirmā spēle mūs priecēja ar neizšķirtu pamatlaikā un rezultātu 4-4. Redzam, cik precīzu metienu Edgars izpildīja papildlaikā un redzam viņa prieku par gūtajiem vārtiem, jo pieredzējušais sportists labi zināja, cik tie ir svarīgi. Arī otrajā spēlē ir daudzveidīgi vārtu guvumi un dinamiska cīņa. Pašās spēles beigās Edgars izrauj uzvaru ar kombināciju no kreisā sāna. Trešā spēle ir līdzvērtīga, bet ar Rainera nelielu pārsvaru. Taču tikai līdz momentam, kurā ļoti skaistus vārtus gūst Edgars, izlīdzinot spēles rezultātu 2-2. Cerību stariņš Kalniņa līdzjutējiem parādījās 4. spēlē, kad esot iedzinējos 0-2, viņš realizēja 2 centra uzbrucēju izgājienus 1-1. Tomēr iesitot vārtus minūti līdz spēles beigām, Caits nodrošināja sev 3. Eiropas čempionu titulu, uzvarot sērijā pret Kalniņu ar pārsteidzošu 4-0. Spēle par 3. vietu bija ļoti skatāma, skaista un rezultatīva. Šī sērija noslēdzās izšķirošās spēles pagarinājumā, kurā Antons Umanskis izrādījās pārāks par pasaules čempionu Jevgeniju Matancevu.
2024. gada Eiropas čempionāts Valmierā ir noslēdzies. Pie godalgām 10 kategorijās tika 6 valstis. Visvairāk 10 ir Latvijai. 2. vietā ir Ukraina ar 8 medaļām, 3. ar 6 medaļām ir Zviedri. Kas triumfēs nākamajā Eiropas čempionātā? To mēs uzzināsim pēc 2 gadiem. Bet šobrīd sakām paldies Valmiera!